Labdien! Uzsākam tiešraidi no Salaspils sporta nama, kur šodien norisināsies Latvijas čempionāta izspēle un attiecīgi meiteņu un vīriešu divīzijā. Un tiks izspēlētas šodien tātad spēles 2 pusfināli meiteņu komandām un 2 pusfināli vīriešu komandām, kā arī attiecīgi spēles par vietām no 5. līdz 1. vietai vīriešu divīzijā un par 3. vietu un 1. vietu sieviešu divīzijā. Tātad pirmā spēle sākās meiteņu pusfināls, kur tiksies komandas no Salaspils un no Valmieras. Un šobrīd tiek iepazīstinātas ar komandu sastāviem. Attiecīgi Salaspils frisbija klubs 1. numurs Līga Nātiņa, 4. numurs Laima Viškinte, 5. numurs Ieva Grabe, 6. numurs Monta Poduma, 7. numurs Santa Možeika, 8. numurs Lasma Kublicka, 9. numurs Ineses Sklokenberga, 10. numurs Santa Kalvīta, 11. numurs Santa Sinicina un 49. Elza Vulfa. Valmieras komanda 1. numurs Dace Ločmele, 3. numurs Kristīne Višņevska, 4. numurs Helēna Dreimane, 5. numurs Undīne Vektere, 9. numurs Evija Ārste, 14. numurs Krista Mierkaune, 16. numurs Elīna Krūkle, 18. numurs Baiba Lūtere, 22. numurs Dārta Smilga, 42. numurs Alise Rozmanoviča. Tātad komandas sasveicinās un tiks izlozēts disks, kura komanda uzsāks uzbrukumā. To jau pēc dažām sekundēm mēs redzēsim un varēs uzsākties mačs 1. pusfināls. Un tātad atgādināšu vēl, ka Salaspils frisbija klubs šobrīd ir esošais čempionis. 2 gadi pēc iepriekšējā komanda ir uzvarējusi Latvijas čempionātā un skatīsimies, kā veiksies šogad ar titula aizstāvēšanu. Tātad pēc diska izlozes izlozē uzvar Valmieras komanda. Un šobrīd tiek izvēlēts, vai spēlēs uzbrukumu, sāks spēle ar uzbrukumu vai ar aizsardzību. Tātad, un kā redzams, tad Valmieras komanda spēle sāks ar uzbrukumu. Komandas izkliet savus saucienus un nostāsies uz spēli. Attiecīgi, šogad Valmieras komanda ir atgriezusies pēc vairāku gadu pārtraukuma un ir izrādījusi diezgan patīkamu pārsteigumu, jo spējusi uzvarēt regulārajā čempionātā, frisbija līgā, gan Salaspils komandu, gan Moments komandu, kas iepriekš ir bijušas pārējām komandām praktiski neuzvaramas. Un redzēsim, kā veiksies šajā spēlē, vai spēs izveidot pārsteigumu arī pusfināla spēlē. Tātad komandas ir nostājušās un Valmieras komanda ievadīs disku spēlē. Spēles laiks ir 35 minūtes, laiks ir aizgājis. Valmieras komanda izvēlās aizsardzībā, pret kuro spēlētāju spēlēs. Un spēle var sākties. Pirmais iemetiens. Diezgan labs pūlu metiens. Iemests labajā malā. Tālā piespēlē. Salaspils komandas izpildījumā, diemžēl neveiksmīgi. Komandas partneres nav sapratušās. Un pirmā kļūda Salaspils komandas izpildījumā. Valmieras komanda turpina spēli uzbrukumā, saspēle pa perimetru, atspēle atpakaļ, saspēlēt vadītāji, mēģinot atrast piespēles zonā. Šobrīd redzam, ka Salaspils komanda diezgan labi izskrien līdzi Valmieras komandas meitenēm. Un, jā, pirmais punkts ir gūts. Valmieras komanda pēc
Daces Ločmos piespēles. Punktu zonā ir guvusi Valmieras komandas meitene. Un attiecīgi rezultāts ir atklāts 1-0. Valmieras komanda iesākusi veiksmīgi spēli. Nospēlējot aizsardzībā veiksmīgi un gūstot punktu uzbrukumā. Nākamais iemetiens, ļoti labs pūlu metiens, atkal iemests laukuma stūrī, kas redzams sagādās Salaspils komandai problēmas. Un atkal kārtējā piespēle un kārtējā kļūda. Un Valmieras komanda ir lieliska iespēja izvirzīties vadībā jau ar 2 punktu pārsvaru. Piespēle uz priekšu. Meklē saspēles vadītāju vai kam sarežģītā situācijā un kļūdās. Ļoti veiksmīgi nospēlē aizsardzībā Lāsma Kublicka, pārtverot šo piespēli. Redzam, šobrīd Valmieras meitenes komanda šajā konkrētajā uzbrukumā nespēja veiksmīgi izskriet un atrast brīvo spēlētāju, kam piespēlēt šo piespēli. Salaspils komanda atrodas uzbrukumā. Un tiek gūts punkts. Pirmais punkts. Salaspils atklāja rezultātu. Pēc Lāsmas Kublickas piespēles punktu gūst Santa Sinicina. Rezultāts 1-1. Un Valmieras komanda nav izmantojusi lielisku iespēju spēles sākumā izvirzīties ar vairāku punktu pārsvaru. Salaspils komanda ievada disku spēlē. Arī ļoti labs pūlu metiens, praktiski pašai gala zonai. Un, kā redzams, jā, tas attiecīgi atkal sagādā problēmas uzbrukuma komandai iesākt šo uzbrukumu veiksmīgi. Komanda ir iespiesta stūri un, jā, redzams, pēc grūtas izskriena pretī. Un punktu gūst attiecīgi ļoti strātri arī Salaspils komanda. Pārtverot disku pie pašas zonas pēc 2 piespēlēm. Punktu zonā gūst Lāsma Kublicka pēc Santas Kalvītas piespēles. Attiecīgi, Salaspils komanda ir veiksmīgi izmantojusi šo te labo pūla pārmetienu, radot ļoti lielas problēmas Valmieras komandai ievadīt disku spēlē un iziet no savas aizsardzības zonas ārā. Skatīsimies, kā būs tālāk. Rezultāts ir 2-1. Šobrīd redzam neveiksmīgs pūlu pārmetiens. Tas ir šķērsojis laukuma gallīniju augstāk nekā 2 metri. Un līdz ar ko uzbrukuma komandai ir iespējas izvēlēties spēli sākt no brika atzīmes, ko arī Valmieras komanda dara. Komanda ir nostājusies horizontālajā izspēlē. Atspēle saspēles vadītājiem. Šobrīd pagadām veiksmīgi komanda virza disku. Jau pietuvēsies praktiski pie zona uzbrukumā. Sarežģīta piespēle. Ļoti veiksmīgi noķer Krista Mierkaune šo piespēli. Un kļūdās Dārta Smilga, iemetot disku Salaspils komandas meitenēm rokās. Bet attiecīgi no otras puses Salaspils komanda sasteidz šo piespēli tālo un Valmieras komanda spēja atspēlēt šo disku. Pēc apusējām kļūdām spēli turpinās Valmieras komanda ar uzbrukumu. Attiecīgi komanda ir novietojusies uzbrukumā pozīcijā. Un disku ievada Krista Mierkaune. Hammer piespēle Helēnai Dremenei veiksmīgi. Atspēle uz malu. Spēle pa perimetru. Diezgan veiksmīgi. Valmieras meitenes komandas turpina spēli, virzot disku uz priekšu. Redzam, pie pašas zonas gan rodās sarežģījumi, jo meitenēm pēc pietuvošanās pie zonas ir grūti atrast piespēli zonā. Bet, kāda piespēle, veiksmīga izspēle.
Bet Valmieras meitenes spēlētāja Dārta Smilga nespēja noķert šo piespēles zonā pēc Kristas Mierkalnes un izlīdzināt rezultātu. Kļūda un attiecīgi Salaspils komanda turpinās spēlē ar uzbrukumu. Saspēles vadītāja un kārtējā kļūda no Salaspils komandas izpildījumā. Nepiespiestā kļūda jau. 4. kļūda Salaspils komandas izpildījumā, bet Valmieras komanda nespēja izmantot šo te paviršo Salaspils komandas sākumu un gūt kādu pārsvaru. Tālā piespēle Kristas Mierkalnes izpildījumā, bet tā trāpa griestos un arī kļūdās. Šobrīd disku ievadīs Salaspils komanda no punkta, tātad, kur ir disks pieskāries griestiem. To arī norāda Salaspils komandas spēlētājiem. Disks ir ievadīts spēlē un ar uzbrukumu turpina Salaspils komanda. Veiksmīga piespēle, bet Lāsma Kubliska nespēja šo te piespēli noķert zonā. Un redzam, Salaspils Valmieras komanda ņem minūtes pārtraukumu. Attiecīgi komandām tas ir nepieciešams šobrīd, lai nomierinātos pēc vairākām apusējām kļūdām. Atgriezīsimies pēc minūtes pārtraukuma. Minūtes pārtraukums ir beidzies, komandas atgriežas laukumā un pēc minūtes pārtraukuma uzbrukumā spēlēs Valmieras komanda. Kā redzams, pēc minūtes pārtraukumā Valmieras komanda ir mainījusi taktiku un no horizontālās izspēles ir pārgājusi uz vertikālo. Attiecīgi spēle atsākās. Redzēsim, vai minūtes pārtraukums ir devis kādus korekcijas spēlē. Valmieras komanda kļūdās piespēlē un uzbrukumā spēlēs Salaspils komanda. Šobrīd redzams, komanda nostājas tajā punktā, kur disks šķērsojas laukumu un atspēli izsāk Salaspils komanda. Bleid piespēlē zonā un pēc Santas Sinīcinas piespēles punktu zonā gūst Ieva Grabe. Un Salaspils komanda jau izvirzās vadībā ar rezultātu 3-1. Kā redzams, Valmieras komandai bija lieliska iespēja izvirzīties vadībā šai spēlē, bet tā nav izmantojusi Salaspils komandas paviršības un šobrīd atrodas iedzinējos. Meitenēm ir jāsaņemās un uzbrukumā jāspēlē precīzāk, lai šo spēli spētu izlīdzināt un, kas zina, iespējams arī uzvarēt. Salaspils komanda ievada disku spēlē, ļoti labs iemetiens. Piespēlē pulu iemetiens iekrīt zonas stūrī un atkal Valmieras komanda diezgan vienkāršā situācijā kļūdās. Kļūdās metienā un nespēja šo uzbrukumu turpināt. Veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Evija Ārste, pārķerot šo piespēlu zonā un turpinās uzbrukumu Valmieras komanda. Kārtējā piespēlē un, kā redzams, ļoti sagādā lielas problēmas izpildīt šo te pirmo piespēli no malas, padodot pretī skrējošiem spēlētājiem. Salaspils komandai sanāk diezgan veiksmīgi spēlē aizsardzībā. Ļoti laba izspēle uz salausto pusi pēc Elzas Vulfas piespēles. Punktu zonā gūst
Ieva Grabe, un rezultāts kļūst jau 4-1 līdz spēles beigām 23 minūtes. Kā jau minēju, tad Salaspils komanda diezgan veiksmīgi nosēc šos te izskrējienus, un Valmieras komandai ir jādomā, kā realizēt šos te uzbrukumus. Attiecīgi izskrējošiem spēlētājiem jābūt viltīgākam, jāveic vairākas mājiņkustības pirms skrējiena pretī diskam. Jo taisnā skrējienā, kā redzams, meitenes nespēja tikt vaļā no aizsardzības spēlētājas. Un jābūt nedaudz šādās situācijās viltīgākam uzbrucēju spēlētājiem, lai atbrīvotos no aizsardzības spēlētājiem. Uzbrukumā atrodas Valmieras komanda. Veiksmīgi spēle īsām piespēlēm, salauztā piespēle un veiksmīgi bleidu metienu realizē Helēna Dreimane. Piespēle punktu zonā noķer Alisa Razminoviča. Rezultāts kļūst 4-2 un spēli uzbrukumā turpinās Salaspils komanda pēc Valmieras komandas izspēles iemetiena. Veiksmīgi šoreiz nospēlēja Valmieras komanda ar vairākām mazām piespēlēm, novirzoties līdz laukuma vidum un šajā te skrējienā atrodot kļūdu Salaspils komandas aizsardzībā un realizējot metienu zonā. Šobrīd tālā piespēlē Salaspils komandas izpildījumā veiksmīgi to noķer arī pēc Lāsmas Kublickas tālās piespēles. Punktu zonā noķer Santa Sinicina. Vieglis punkts un skaista izspēle. Rezultāts kļuvis 5-2 Salaspils komandas labā. Kā redzams, Salaspils komanda veiksmīgi izmantoja Valmieras komandas nesaprašanos un Santai Sinicinai aizskrienot uz zonu. Lāsma Kublicka veiksmīgi šo te izskrienu ir ieraudzījusi un veiksmīgi arī piespēlējusi zonā. Vieglis punkts un var koncentrēties aizsardzībai. Iemetiens. Kārtējais labais izpildījums pūļu iemetiens no Salaspils komandas izpildījumā. Un kārtējā kļūda Valmieras komandai diezgan vienkāršā situācijā. Laikam meitenes ir satraukušās, jo, tātad, kā jau minēju, Valmieras komanda ir atgriezusies pēc ilgāko pārtraukumā Latvijas čempionātā un parādot lielisku sniegumu Frīsbija līgā. Šobrīd redzam, veiksmīgi nospēlēja kārtējo punktu izspēlē Salaspils komanda. Pēc Santa Sinicinas piespēlēs punktu zonā gūst Santa Kalvīte. Un rezultāts kļūst 6-2 līdz spēles beigām 20 minūtes. Tātad turpinot domu par Valmieras komandu, tātad komanda ir veiksmīgi nospēlējusi Frīsbija līgā, spējot uzvarēt gan šo pašu komandu Salaspils, gan arī vienu no līderiem Moments komandu, parādot ļoti labu spēli. Bet šobrīd nedaudz paviršības uzbrukumā liec komandai spēlēt līdzvērtīgāk šai spēlē. Laba piespēle. Jau pietuvojušies uzbrukumam zonai. Atspēle, saspēlē. Veiksmīgi. Un šobrīd Valmieras komandai lielākās grūtības sagādā atrast spēlētāju brīvu spēlētāju zonā. Un redzējām, ka pēc Helēnas Dreimanes nedaudz neprecīzas piespēles punktu zonā nespēja gūt Krista Mierkalne, bet izspēle bija ļoti skaista. Atspēlējot piespēles dodot uz aizmuguri, tādējādi novirzot uzmanību Salaspils komandas meitenēm un radot iespēju ieskriet zonā. Kārtējā tālā piespēle Salaspils komandas izpildījumā, un tā ir veiksmīgi noslēgusies. Pēc Ineses Lokenbergas piespēles punktu zonā gūst Santa Možeika, un rezultāts kļuvis 7-2. Un tātad pie rezultāta pirmā komanda Salaspils sasniegusi 7 punktu rezultātu, un tas nozīmē, ka spēlē būs pārtraukums, puslaiks. Atgriezīsimies pēc pārtraukuma.
spēles pārtraukums ir beidzies un komandas atgriežusies laukumā, sākot otro puslaiku. Salaspils komanda ievadīja disku neveiksmīgi. Tas pārlidoja augstāk par 2 metriem virs gala līnijas un Valmieras komanda iesāk spēli no brika atzīmes. Šobrīd komanda atgriezusies pie horizontālās izspēles. Un cerēsim, ka šis pārtraukums komandai ļaus atgūties pēc pirmā diezgan neveiksmīgā puslaika un mēģināt izlīdzināt šo spēli. Gūt attiecīgi pāris punktus. Jā, un tas arī izdevies. Valmieras komanda ir guvusi 3. punktu pēc Kristas Mierkalnas piespēles. Piespēle sekoja pa līniju un veiksmīgi to zonā ir noķērusi partnere. Un rezultāts kļuvis 7-3. Šobrīd, kā redzams, komandas, ja punkti tiek gūti gan abas komandas, gan Salaspils, gan Valmieras komandai, tad šie punkti tiek gūti diezgan ātri. Iespējams, komandām vajadzētu, it īpaši Valmieras komandai, nedaudz nomierināties un spēlēt nedaudz pragmatiskāk. Kārtējais labs iemetiens, iemests pie pašas gala līnijas. Un tas, kā redzams, sagādā problēmas Salaspils komandai turpināt uzbrukumu. Bet tās veiksmīgi tikušas ar šo te uzdevumu, bet attiecīgi Elza Vulfe ir kļūdījusies piespēlē zonā Ievai Grabai un Valmierai ir iespēja atspēlēt 1 punktu. Ļoti veiksmīgi noķera piespēli Undīna Vektere, bet Salaspils komandas spēlētāji signalizēja, ka bija outs. Bet attiecīgi pēc apspriedes komandas ir vienāds kauta nebija, un tas bija arī ļoti labi redzams no šīs vietas. Un veiksmīga izspēle Valmieras komandas izpildījumā pēc Helēnas Dreimanes piespēles uz salauzto pusi. Punktu gūst Evija Ārste, un attiecīgi rezultāts kļuvis 7-4. Veiksmīgi pēc puslaika Valmieras komanda atgriezusies spēlē, spējot gūt ātrus 2 punktus un padarot šo spēli nedaudz spraigāku. Skatīsimies, vai šis lielais spēles sākuma atrāviens Salaspils komandu nav iemidzinājis. Un tādējādi komanda jau sākusi domāt par nākamo spēli, taupot spēkus šajā spēlē. Redzēsim, kā būs turpinājumā. Veiksmīga saspēle Salaspils komandas izpildījumā. Kā redzējām, bija kļūdījusies Valmieras komandas spēlētāja aizsardzībā, bet šo kļūdu nav izmantojusi Salaspils komanda un nepiespiestā situācijā izmetot disku autā. Valmieras komandai ir iespēja gūt 3. punktu pēc kārtas. Veiksmīga saspēle. Piespēle zonā un ļoti veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Santa Možeika. Pārtverot šo piespēli un tādējādi liedzot Valmieras komandai gūt 3. punktu pēc kārtas. Spēlē ir parādījušās pēc šiem 2 ātriem Valmieras komandas punktiem emocijas un skatīsimies, kam šīs emocijas nāks par labu kurai no komandām. Pacietīgi nospēlē pie zonas Elza Vulfe. Un atrod brīvu spēlētāju, Lāsmu Kublicku, tādējādi gūstot 8. punktu Salaspils komandai. Veiksmīgi nospēlē, kā redzējām, zonā bija arī attiecīgi 2. stūrī komandas partnere brīva, bet piespēle bija diezgan sarežģīti veikt, jo aizsardzības spēlētāja labi nosedza šo pusi. Un Elza nospēlēja pacietīgi, sagaidot nākamo komandas partneri. Un realizēt droši šo te piespēli. Pārmetiens ir neveiksmīgs. Valmieras komanda atsāks no brika atzīmes. Šobrīd nostājās, jā, kā redzams, komanda izvēlās 1 izspēli no brika atzīmes. Un attiecīgi skatīsimies, kā veiksies ar šo izspēli. Šī iespēja no brika atzīmes nav izmantota. Komanda turpina ar vienkāršo saspēli. Izspēles kombinācija nav sanākusi.
un meklē brīvu spēlētāju. Tas tiek atrasts. Grūti, bet veiksmīgi un veiksmīga piespēle Evijas Ārtes izpildījumā Kristai Mierkalnei. Un rezultāts kļuvis 8-5. Kā redzējām, ļoti veiksmīgi nospēlē Evija Ārste. Sarežģītā situācija ar aizsardzības spēlētāju uzvarot divcīņu. Noķera šo disku un attiecīgi pēc šīs grūtās piespēles notvēršanas veiksmīgi spējot nokoordinēties un piespēlēt uz salauzto pusi zonā Kristai Mierkalnei šo piespēli. Tādējādi gūstot komandai vēl vienu punktu. Salaspils komanda atrodas uzbrukumā. Mēģina atrast brīvo spēlētāju izspēlei. Kā redzējām, bija diezgan sarežģīti, jo 3 meitenes izskrēja un tikai ar 4. piegājienu, bet beigās tas rezultējās ar veiksmīgu hammeru piespēli uz salauzto pusi zonā. Un punktu zonā gūst Lāsma Kublīcka pēc Montas Podumas piespēles. Ļoti laba piespēle, precīza, vajadzīgajā augstumā. Un tādējādi spējot pārmest arī aizsardzības spēlētāju pāri rokām, kas rezultējās diezgan vieglā punkta notveršanā. Rezultāts kļuvis ir 9-5 Salaspils komandas labā. Un skatīsimies, kā Valmieras komandai veiksies ar uzbrukumu. Spēle pēc puslaika ir nedaudz izlīdzinājusies, bet redzams ļoti vienkāršā situācijā kļūdās Dace Ločmele, iemetot disku zemē, praktiski pie savas aizsardzības zonas, kas radīs lielas grūtības spēlēt aizsardzībā. Un Salaspils komandai attiecīgi daudz vienkāršāku iespēju gūt punktu, ko arī izmanto veiksmīgi Salaspils komanda pēc Ineses Slokenbergas piespēles. Punktu zonā gūst Santa Sinicina. Kā redzējām, aizsardzības spēlētāji, kas sedz Ineses Slokenbergu, nepaspēja kārtīgi nostrādāt savu pusi, atstājot brīvu, un to veiksmīgi izmantoja Inese, salaužot šo pusi un iemetot brīvajā stūrī piespēli. Attiecīgi Salaspils komanda jau kārtējo punktu veiksmīgi izmanto to, kad aizsardzībā nedaudz kļūdās Valmieras komanda un spējot ātri reaģēt uz šo te. Un redzējām, ļoti labs iemetiens izdevies Salaspils komandai. Disks bija ārpus laukuma un griežoties, tas atgriezās atpakaļ un piezemējās laukuma pašā stūrī. Veiksmīgāku iemetienu grūti būtu izpildīt. Un Valmieras komanda no šīs grūtās situācijas ir diezgan tikusi veiksmīgi ārā, jau novirzot disku līdz laukuma vidum ar īsām piespēlēm, kustinot disku. Un redzams, pēc ļoti labas Evijas Ārstes piespēles uz salauzto pusi punktu zonā nespēja gūt Alisa Razminoviča, kļūdoties un nespējot notvert diezgan vienkāršu disku, kas komandai liedza gūt kārtējo punktu. Attiecīgi šobrīd uzbrukumā atrodas Salaspils komanda. Diezgan veiksmīgi disku kustina pa laukumā perimetru un vieglā saspēlē pēc Elzas Vulfas piespēles punktu zonā noķer Līga Nātiņa un rezultāts kļuvis 11-5 Salaspils komandai par labu. Salaspils komandai vēl atlicis gūt 2 punktus, lai uzvarētu šo pirmo šīs dienas pusfinālu un iekļūtu finālā. Kā jau minēja, Salaspils komanda ir iepriekšējo 2 gadu uzvarētāja un šobrīd atrodas soļa attālumā no iekļūšanas kārtējā finālā. Un maz ticams, ka šo spēli spēs kādējādi lauzt Valmieras komanda, jo tātad, kā redzējām, komanda vairākas reizes ir kļūdījusies diezgan vienkāršās situācijās, gan piespēlēs, gan tvērienos zonā, bet kopumā komanda atstāja ļoti labu iespaidu
Un, kā redzams, arī šī izspēle bija ļoti veiksmīga. Pēc vairākām piespēlēm blakus savai zonai, veiksmīgi salaužot pusi, atspēlēt uz labo laukuma malu, pēc kuras veiksmīgi hammeri piespēle padevās Valmieras komandas meitenei Helēnai Dreimanai un punktu zonā noķēra Evija Ārste. Veiksmīga un skaista izspēle. Dinamiska, plūstoša, izmantojot to, ka aizsardzības spēlētāji nespēja nosegt kārtīgi šo te pusi. Šobrīd Salaspils komanda turpina uzbrukumā. Diezgan viegli saspēlējās pa laukuma vidu un attiecīgi pēc šīs vienkāršās izspēles atkal diezgan viegls punkts zonā. Pēc Ievas Grabas piespēles punktu zonā noķer Santa Možeika. Un šobrīd, kā redzams, tad Salaspils komanda spēlē ar vairākām mazām piespēlēm, izejot no savas aizsardzības zonas, tiekot līdz laukuma vidum un tur attiecīgi lieliski izmantojot to, ka uzbrukuma zonā paliek tikai viena spēlētāja. Un veiksmīgi piespēlējot šeit vienīgai spēlētāji zonā, tādējādi gūstot diezgan vieglus punktus. Un, kā redzams, Valmieras meitenes komandām būtu nepieciešams daudz ciešāk strādāt aizsardzībā tieši, kad disks pāriet Salaspils komandas uzbrukumā, atrodoties jau aptuveni laukuma vidū, jo tas sagādā diezgan lielas grūtības Valmieras komandai aizsargāties. Šobrīd Valmieras komanda turpina ar uzbrukumu. Vairākas piespēles laukuma viduszonā. Evija Ārste meklē partneri. Šobrīd kārtējā kļūda Valmieras komandas izpildījumā diezgan vienkāršā situācijā, nespējot atspēlēt brīvajam saspēles vadītājam. Un šādas kļūdas mēs jau redzējām vairāk kārt šajā spēlē. Šīs ir nepiespiestās kļūdas. Jā, Valmieras komandai būtu nepieciešams šīs kļūdas censties neutralizēt, lai varētu turēties daudz ciešāk šai spēlē un vairāk gūt punktus. Tātad, kā redzam, spēle pēc Vāclavas Kublīckas piespēles punktu zonā noķer Santa Siņica un gala rezultāts 13-6 par labu Salaspils komandai. Spēle bija interesanta. Spēles sākums bija nedaudz nervos, bet pieredzējušās Salaspils komandas meitenes iespēlējās un attiecīgi noveda spēli diezgan viegli līdz tās noslēgumam. Turpinājumā sekos nākamais pusfināls, otrais pusfināls sieviešu divīzijā. Un tajā tiksies mums komandas Moments no Ogres un KCN no Rīgas, kas attiecīgi Frīsbija līgā ieņēma 2. un 3. vietu kopvērtējumā. Un spēle būs paredzama spraiga. Komandas ir līdzvērtīgas un abām komandām ir iespēja iekļūt finālā. Tiekamies pēc neilga brīža.